Kolēģi, skatos, ka čatiņā tiešām ir ierakstīti vairāki jautājumi. Protams, būs arī laiks uzdot jautājumus arī paceļot roku. Tātad viens no jautājumiem ir saistīts ar to, ka pašvaldības šobrīd ir saņēmušas mūsu vēstuli ar lūgumu tātad iesniegt analīzi par esošo situāciju. Pašvaldības tātad mums projektam iesniedz informāciju apkopotā veidā, kurā tātad ir katrā prasītajā jautājumā apkopoti dati par jūsu pašvaldībā esošajām izglītības iestādēm. Tās, kas mums ir profesionālās izglītības iestādes, valsts vai pašvaldību dibinātās, šīs izglītības iestādes atbild uz tiem jautājumiem, kas ir tiešā veidā jūsu kompetences jautājums, un jūs sniedzat atbildes mums tikai un vienīgi par savu izglītības iestādi. Tātad arī jautājums, kas skar tieši profesionālo izglītības iestādi, konkrēti Malnavas koledžu. Tātad ar jūsu izglītības iestādi, kas ir Latvijas Biozinātņu tehnoloģiju universitātes aģentūras pakļautībā un nav pašvaldības iestādi, ar jūsu izglītības iestādi mēs slēgsim līgumu atsevišķi. Ja, tātad visas tās, kas ir profesionālās izglītības iestādes, ar tām līgumu slēdz šobrīd Valsts izglītības satura centrs un ar iestādi. Šobrīd arī Valsts izglītības satura centrs piedzīvo reorganizācijas pārmaiņas, un no jaunā gada būs jauna izglītības iestāde Valsts izglītības attīstības centrs, jo tiek izveidots no divām iestādēm viena. Tā, nākošais jautājums skar par to, kādā veidā pašvaldībām tiks aprēķināts finansējums. Šobrīd mēs no projekta puses redzam, ka finansējums tiks aprēķināts pēc izglītojamo skaita vai nu pašvaldībā vai konkrēti izglītības iestādēm. Šobrīd mēs savā pusē jau esam paskatījušies uz to, kā šis finansējums varētu būt. Indikatīvi pašvaldību speciālistiem šis finansējums ir ticis tā kā parādīts, kā mēs to redzam, iekļaujot šobrīd visas tās izglītības iestādes, kas mums ir kā potenciālie sadarbības partneri, bet par cik mēs zinām, ka top grozījumu ministra kabineta noteikumos, tad arī šī te sadarbības ietvars tiks paplašināts. Jo bija izrādīta interese par to, ka arī projektā kā mērķa grupām būtu jābūt arī privātajām izglītības iestādēm. Kas tātad tiek saprasts ar termiņu priekšlaicīga mācīga pamešana? Jā, pilnīgi noteikti, ka mums ir Latvijā obligātā izglītība līdz 18 gadu vecumam. Tātad līdz 18 gadu vecumam mums obligāti ir jāiegūst pamat izglītība. Tāpat laikā mēs šobrīd redzam, ka mums darba vidē pietrūks profesionāļu, un līdz ar to arī šī te vidējā izglītība ir kļuvusi zināmā mērā prioritāra, un nav pieļaujams, ka šobrīd gan vidējā izglītības posmā vispār izglītojošās skolās vai profesionālajās vidusskolās ir ļoti, ļoti liels tā sauktais apbirums, un lai mums pietiktu darba tirgu zinošu speciālistu, arī vidusskolas posmā mums ir jāmēģina samazināt tieši šo te mācību procesu pārtraukšanu. Un tāpēc arī tiek analizēts, kas tad ir šie riski, kāpēc jaunieši neturpina izglītību. Šobrīd tātad jau otru reizi atkārtošu, ka mūsu projektā nebūs iespējas saņemt ekonomisko atbalstu, tātad nebūs iespējas jauniešiem nofinansēt nebūs iespējams nofinansēt neizglītojamo ēdināšanu, nebūs iespējams apmaksāt transporta izdevumus un nebūs iespējams iegādāties individuālos lietošanas līdzekļus. Tātad vienīgi un tikai atbalsts ir izglītības procesa stiprināšanai, katra bērna stipro pušu vajadzību apzināšanai un tiešām tikai un vienīgi atbalsts uz šīm te prasmēm, lai iegūtu pēc iespējas labāku izglītību. Tātad šeit ir viens jautājums, vai konsultācijas varēs sniegt skolotāji, kuriem ir pilna stundu slodze. Tātad līdzīgi kā pumpurā mēs redzam, ka pedagogs var būt nodarbināts gan izglītības iestādē, gan pedagogu var pieņemt darbā pašvaldībā, slēdot atsevišķu līgumu. Lai pedagogi tiktu nodarbināti mūsu projektā, tātad būs jāslēdz vai nu vienošanās skolā jau pie esošā līguma,
vai tā tad ir jāmeklē citi risinājumi, kādā veidā var, nepārkāpjot darba likumu, pedagogs tikt nodarbināts. Par šiem te jautājumiem sīkāk mēs arī aprakstīsim situācijas mūsu vadlīnijās un sniegsim vēl detalizētas skaidrojumus tajā brīdī, kad mēs nonāksim līdz līguma slēgšanai. Bet katrā ziņā mēs šobrīd saprotam, ka mums ir problemātika, ka mums pedagogi ir nepietiekamā skaitā, un it sevišķi mēs zinām, ka šie te gan matemātiķi, gan latviešu valodas skolotāji un arī svešu valodas skolotāji šobrīd mums ir nepietiekamā skaitā visā Latvijā, un līdz ar to mēs redzam, ka arī pašvaldība, izrādot labo gribu, var pieņemt darbā pedagogu pašvaldībā. Jā, sākotnēji bija domāts, ka projekts varētu būt arī virzīts uz pirmsskolas izglītojumiem, bet par cik finansējums ir tāds, kā viņš ir, tad pirmsskola šobrīd mums nav kā mērķa auditorija. Tas, ko mēs no savas puses redzam un rosinam arī domāt izglītības profesionāļi, ir, kā samazināt šo te plaisu starp pirmsskolu un sākumskolu, kādā veidā sadzirdēt vienam otram un komunicēt. Un šeit mēs ceram, ka mums ļoti lielu atbalstu un palīdzību sniegs vēl viens projekts, kas ir metodiskais atbalsta centrs, kur tiešām vairāk strādās ar pedagogu metodikas jautājumiem, un ceram, ka arī tur sadzirdēs un iekļaus šos te lasīt prasmes jautājumus. Un viens, ko mēs redzam, ka būtu skaidri jānodefinē pirmsskolā sasniedzamais rezultāts tieši lasīt prasmei, lai bērns veiksmīgi iekļautos sākumskolas periodā. Šobrīd tātad mēs diezgan daudz saņemam arī jautājumus par to, kā sniegt atbalstu jauniešiem, kuri pēc pamatizglītības absolvenšanas ir nonākuši profesionālajā skolā, bet kuri iepriekš ir bijuši jaunieši ar atbalstu pasākumiem, ar mācīšanās traucējumiem, vai kuri ir mācījušies pēc speciālās izglītības programmu kodiem. Šo mēs sadzirdam, informācija ir nodota arī izglītības departamentam, ka par šiem jautājumiem būtu jādomā. Tas, ko mēs redzam no projekta puses, ka jauniešiem jūs varēsiet sniegt konsultatīvo atbalstu, tādā veidā stiprinot gan viņu pašapziņu, gan meklējot risinājumus, kāds ar konsultatīvo atbalstu var palīdzēt arī risināt viņu mācīšanās vajadzības. Jā, šobrīd arī viens jautājums, ka no prezentācijas ir saprasts, ka būs jāsagatavo individuāli atbalsta plāni. Šobrīd mums ir ministra kabineta noteikumi, kas nosaka šos individuālos atbalsta plānus. Mūsu projektā individuālie atbalsta plāni būs iebūvēti digitālajā vietnē, kur mēs redzam, ka būs ļoti daudz izvēles, ko jau izvēlēties no piedāvātā, un tas, kas būs jāieraksta sasniedzamais rezultāts, būs jāieraksta konkrēts īstenošanas termiņš, un jāatzīmē, kāda tad ir riski šiem te jaunietim, lai šos riskus novērtu. Dubultā, jā, varbūt, ka sanāk darbs, jo mēs zinām, ka šobrīd vai nu tā ir valsts budžeta mērdotācija vai pašvaldības finansējums. Šobrīd, pat cik šis ir projekta finansējums, tad mums ir jāgūst apliecinājums, ka atbalsts ir sniegts, un līdz ar to atbalstu var sniegt tikai un vienīgi ar individuālo atbalstu plānu. Protams, būs arī šīs te konsultāciju veidlapu aizpildīšanas, lai mēs pārliecinātos, ka tas notiek. Arī tas, ko mēs redzam no savas puses, ka būs divpakāpju veidlapu pārbaudes. Tātad izglītības iestāde aizpilda, pašvaldība pārbauda un pārbauda arī projekta cilvēki, lai tiešām novērš šo te dubultā finansējuma risku. Piedodiet, kolēģi, diemžēl mums nākas saskarties ar to, ka mums ir kādas darbības, ko mēs darām. Tāpat laikā, ja jums jau ir individuālais plāns izglītojumam izstrādāts, bet jūs redzat, ka šīs stundu skaits ir par mazu, tad projekts var nodrošināt papildus atbalstu. Tas, kas jums ir jāizdara no šī te papīra veidlapas vai kādā citā tiešsaistē atrodoša dokumenta, jums ir jāpārceļ informācija, būs mūsu izstrādātajā vietnē. Mēs šobrīd arī meklējam risinājumus, kā atvieglot jums dzīvi un mēģināt digitāli sakārtot visus jautājumus, lai jums pēc iespējas būtu mazāk šī birokrātija un lai jums būtu pēc iespējas mazāk savā pusē jāveic lieku darbību. Diemžēl ir Centrālā finanšu līguma aģentūra, kas mums tā kā mūs arī kontrolēs, kā mēs šo finansējumu apgūstam un vai mēs tiešām ar šo finansējumu nodrošinām vislabāko atbalstu tieši jauniešiem.
Vēlreiz ir jautājums tiešām par šo te, ka lielākā problēma būs pedagogi ar šo te noslodzi 40 stundas. Šeit es aicinu izvērtēt arī to, cik daudz tad pedagogam ir šie te papildus veiktie pienākumi, un varbūt, ka tiešām var atrast laiku, kādā veidā tieši sniegt klātienes atbalstu jauniešiem. Ir dažādi risinājumi, un gudri izglītības pārvalžu vadītāji un iestāžu vadītāji zina, kā šo problemātiku arī risināt. Jā, vēlreiz atkārtošu, ka ir iespējas pieņemt darbā pedagogu arī pašvaldībā. Vēlreiz jautājums ir arī par šo te papildus vienošanos. Tātad, kā jau es minēju, lai nodarbinātu pedagogu atbalsta personālu projektā, būs jāslēdz vienošanās jau pie esoša darba līguma vai jauns darba līgums. Protams, ja skolā līdz šim nav bijis kāds cilvēks, piemēram, psihologs, logopēds, bet jūs šobrīd saprotat, ka tā vajadzība ir liela, un no projekta jūs redzat, ka šim cilvēkam sanāk jēdzīga noslodze, pusslodze līdz pat slodzei, jūs drīkstat uz projekta īstenošanas laiku pieņemt darbā cilvēku, lai risinātu šos te jautājumus, jo tas, kas mums ir svarīgi, lai tiešām projekts sniegtu atbalstu bērniem un jauniešiem, kur tas ir nepieciešams. Tātad speciālistus projektā iesaista vai nu pati skola vai pašvaldība, tīri valsts izglītības satura centrs vai mēs kā projekta īstenotāji projektā cilvēkus darbā nepieņemsim. Šobrīd mēs praktiski esam nokomplektējuši projekta vadības, projekta īstenošanas komandu. Tie būs tie cilvēki, kas sniegs jums atbalstu, tie būs tie cilvēki, kas atbildēs jums uz jautājumiem. Šodien jūs tikāties ar maniem kolēģiem, kas ir eksperti, kas strādā ar saturiskajiem jautājumiem, un arī projektā mums šobrīd darbā jau ir reģionālie eksperti un komplektējam arī reģionālos koordinātors. Reģionālie eksperti un reģionālie koordinātori būs tie cilvēki, ar kuriem jūs visciešāk komunicēsiet. Protams, būs iespēja komunicēt gan e-pastā, gan sazinoties telefoniski, gan caur visām mūsu darbnīcām, domnīcām, apmācību programmām dosimies arī pie jums ciemos uz reģioniem. Protams, dosimies ciemos arī vizītēs tajā brīdī, ka mums būs nepieciešams pārliecināties par kādas informācijas pareizību. Šobrīd šajā te projektā, diemžēl, nebūs iespējams saņemt papildus finansējumu, lai apmaksātu darbu ne pašvaldībās esošajiem lietvežiem, ne grāmatvežiem, ne kādiem citiem cilvēkiem. Tātad šobrīd mēs esam jau snieguši informāciju pašvaldībām par to, ka, lai administrētu projektu sadarbības partneru pusē, būs jārod risinājums, kā to izdarīt, jo iepriekš Pumpurā bija šīs te 15% tiešās neatiecināmās izmaksas, ko varēja izmantot projekta personāla algošanai. Diemžēl šobrīd šādu finansējumu nav, un aicinu tiešām runāt ar savām pašvaldībām, kādā veidā jūs šos risinājumus varētu atrast. Zinu, ka šobrīd jau virknei pašvaldību jau ir darbā projektu cilvēki, kas tieši ar šiem jautājumiem nodrošinās. Tātad strādās un sniegs jums atbalstu. Tātad vēl viens jautājums, uz kuru jau es tikko atbildēju, ka Pumpurā bija paredzēts finansējums koordinatoram darbā skolās apmaksāt. Nē, šobrīd mums šāds finansējums paredzēts nav, līdz ar to iestāžu vadītājiem nāksies būt gan radošiem un saprast, kas tad ir tas resurs, ko es varētu novirzīt tīri projekta īstenošanai, lai tomēr spētu nodrošināt atbalstu saviem jauniešiem. Tad šobrīd viss finansējums projektā ir vērsts uz to, lai maksimāli finansējumu izlietotu tikai un vienīgi atbalsta sniegšanai. Tā šobrīd čatā es vairāk jautājumus neredzu. Varbūt kādam ir kāds jautājums un kāds to vēlas uzdot klātienē, tad lūdzu paceliet roku. Jā, ieraudzīju tikko jautājumu, vai varēs projektā iesaistīt bērnus, kuriem ir speciālās izglītības programmas. Jā, arī šie te bērni ar speciālās izglītības programmām ir projekta mērķa auditorija.
Tikai šeit tas, ko es uzsvēršu vēlreiz, mums ir jāskatās, lai šim bērnam atbalsts netiktu sniegts vēl papildus gan no valsts budžeta mērdotācijas, gan no projekta. Ja, tātad konsultācijas, kas bērnam ir nodrošināts no mērdotācijas, nedrīkst pārklāties ar konsultācijām, kas būs nodrošināts no projekta. Šobrīd mēs plānojam, ka tikai un vienīgi konsultācijas notiek klātienē, jo mēs saprotam, ka šī klātienes forma tomēr ir visefektīvākā. Protams, mēs arī domājam par to, vai šīs konsultācijas būtu jēdzīgi sniegt arī attālināti. Mums ir daži risinājumi, bet šobrīd mēs tiešām liekam uzsvaru uz šīm te klātienes konsultācijām kā visefektīvākajām, jo tajā brīdī var tomēr izdarīt daudz lielāku darbu, un pedagogs var tiešā veidā pārliecināt, ka bērns ir līdz galam klātesošs. Ja, ko mēs zinām, ka reizēm Zoomā uzmanība pazūd daudz ātrāk vai kādās citās digitālajās vietnēs, nekā to ir izdarīt ir vieglāk klātienē. Jā, došu vārdu šobrīd Ritai Polei, kur ir pacēlus roku. Lūdzu. Jā, es teikšu labdien kolēģiem, un mans jautājums ir par to, jūs minējāt, ka nodarbības klātienē, un tika minēts arī par šiem vecākiem, kas nav sasniedzami, jo patiesībā tā ir ļoti milzīga problēma. Vai šajā projektā paredz arī izdevumu sekšanu, teiksim, pārtransporta degvielas patēriņiem, sasniedzot šo konkrēto vecāku, šo ģimeni, viņu dzīves vietā vai kā citādi? Kā tas ir projektā skatīts? Tiešā veidā šobrīd tā transporta izdevuma, lai brauktu uzrunāt vecāku, tieši iesaistīties skolas aktivitātēs nav, bet mēs redzam, ka transporta jautājumi tiek risināts ar šiem te skolu iniciatīvu projektiem. Ja, ka tas būs veids, mērķa sadarbības izglītojošie pasākumi, skolas kopienas iniciatīvu projekti. Tās būs tās lietas, ar kurām var mēģināt šos te vecākus daudz vairāk sasniegt, jo mēs zinām, ka šos vecākus mēs varam sasniegt ieinteresējot, ja, ar viņiem kopā radot kādas priekšmets vai darot kādas citas darbības. Tie parasti ir tie vecāki, kas nenāks uz formālām vecāku sapulcēm, kurus ir grūti sasniegt pa telefonu. Līdz ar to viņus ir jāmēģina ieinteresēt caur aktivitātēm, ja, un šeit mēs ļoti ceram, ka pašvaldībām nāks palīgā nevalstiskās organizācijas, kas ir gan zinošas, gan radošas, bet šajos te projektos, jā, mēs paredzam transporta izmaksas. Ja, bet tīri, lai mēs pateiktu, ka, lai aizbrauktu pedagogs apsakot ģimeni mājās, nē, tomēr mēs uzskatām, ka tas ir sociālā dienesta darba lauks, un šo te būtu jādara sociālajam dienestam. Bet paldies jums par jautājumu. Jā, paldies, sapratu. Jā, lūdzu, vārds Ilonai Doniņai. Jā, sveiki. Man būs jautājums, laikam, tā kā papildinoši arī par tiem iniciatīvu projektiem. Ja es pareizi sapratu, ka šobrīd ir domāts, ka tas iesniedzējs būs pašvaldība, jo iepriekš Pumpurā šos iniciatīvu projektus iesniedza, mēs tā kā pašvaldības administrējām, bet šos iniciatīvu projektus iesniedza nevalstiskās organizācijas, kuras sadarbojās ar skolām. Šobrīd tā būs pašvaldība, kas iesniegs, vai tas būs, nezinu, katrai pašvaldībai viens projekts, vai pašvaldība varēs iesniegt vairākus projektus, iesaistot gan skolas, gan nevalstisko sektoru? Jā, tad mēs no savas puses redzam, ka mēs pašvaldībām dalīsim kvotas un redzam, ka pašvaldībā tie var būt vairāki projekti un arī redzam, ka tie varētu būt vairāki uzsaukumi, ka tas nebūs tā, ka tas būtu viens uzsaukums, līdzīgi jau kā jauniešu iniciatīvu projektos, tātad vairāki uzsaukumi, vairāki projekti lielākām pašvaldībām, kurus tiešām pašvaldība izstrādā sadarbībā ar izglītības iestādēm nevalstisko organizāciju. Kādā veidā jūs sadarbosieties, kā jūs viens otru sasniegsiet, to mēs vairāk atstāsim jūsu ziņā. Vairāk mēs plānojam, ka vadlīnijās mēs atrunājam kritērijus, ja, kādā veidā un kas caur šiem iniciatīvu projektiem ir jāīsteno un kā mēs viņus vērtēsim un kāds būs finansējums. Šobrīd mēs skatāmies, ka vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums varētu būt 7,000 eiro apmērā. Ja, bet tiešām mēs skatāmies to, ka tās būs kvotas, un ka tiešām jāizstrādā sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, jo mēs redzam, ka nevalstiskās organizācijas daudz vairāk pievēršas tomēr arī šīs te neformālās izglītības jautājumiem un arī interešu izglītības jautājumiem, kas šajos
projektos ir fokus. Ja? Tātad mēģināt darīt lietas caur šo neformālās izglītības vai interešu izglītības prizmu. Vai es jums atbildēju? Jā, paldies, bet varbūt neliels precizējošs jautājums. Pumpurā bija tā, ka tur bija tās vienas vienības izmaksa. Tur bija tie 4600 vienam projektam, un tad mums nebija, kā saka, vai nu visu attiecina, vai visu neattiecina. Jā, tā iesniedz nevis visus izdevumu pamatojošos dokumentus, bet tikai saturisko atskaitu, un ja projekts ir īstenots, tad tiek attiecināt visi izdevumi. Vai šeit ir domāta līdzīga pieeja, vai tomēr tur būs tā kā atskaitīšanās arī par visiem izdevumiem? Tātad arī būs vienas vienības izmaksas. Mēs šobrīd domājam par šiem atskaitīšanās izdevumiem, kādā veidā mēs to gribēsim iegūt. Tas, ko mēs redzam no savas puses, bet te būs komunikācija Centrālo finanšu līgumu aģentūru, kā tātad būs caur vienas vienības metodikas noteikts, kas tad ir tie maksājumi, ko attiecina primāri, ja? Jo mēs zinām, ka mēs esam gana radoši latvieši un spējam izdomāt visu kaut ko, līdz ar to būs zinām nospraust kritēriji, kas tad būs tie maksājumi, ko mēs attiecināsim, un kas tad būs tās lietas un rezultāts, kas ir jāsasniedz. Ja? Tad arī cauri šiem iniciatīvu projektiem mums būs konkrēti jānorāda, kāds tad ir tas projekta sasniedzamais rezultāts. Ja, tas jums pašiem būs jānodefinē, jo šim projektu sasniedzamajam rezultātam būtu jāiet pret mūsu projekta rezultātu, kā iesaistīt mūsu šīs mērķgrupas, sociālās atstumtības riskam pakļautos, tā skaitā arī šos reemigrantus, imigrantus un arī cilvēkus ar invaliditāti. Ja, tātad caur šiem projektiem mēs vēlamies arī to, ka mēs skaidrotu daudzas lietas, par ko varbūt mums sabiedrībā nav tādas viennozīmīgas izpratnes. Es atvainojos, tad es vēl vienu jautājumu ar pierēzi, kamēr es neredzu citas rokas. Kā būs ar pedagoģu iesaisti? Jūs minējāt, ka var vai nu skolā ir šī vienošanās pie darba līguma vai pašvaldībā pieņemt darbā, bet arī skolām Pumpurā bija šīs vienas vienības izmaksa. Mēs maksājām to pašu likmi, ko viņš saņem skolā. Tātad bija noteikums, un mēs arī neatskaitījāmies, nesūtījām jums tur tās darba laika uzskaits, bet sistēmā vienkārši atzīmējām stundas, un viņas pēc vienas vienības metodikas tika attiecināts. Vai šeit arī ir plānots līdzīgi, vai pēc fakta jūs apmaksāsiet? Tātad precīzi. Tas, ko es nepateicu sākumā, par cik mēs esam Pumpurs tā kā sekotāji, tad tās labās lietas, kas bija Pumpurā un ļoti labi darbojās, mēs pārņemam savā projektā. Un arī šī pedagoga apmaksa būs pēc vienas vienības metodikas. Tātad šī vienas vienības metodika iet kopsolī ar pedagoga tarifikāciju skolā. Ja, tātad pedagogs par vienu un to pašu stundu, piemēram, matemātiku, viņš nevar saņemt no valsts budžeta mērdotācijas vienu finansējumu un projektā otrs finansējumu. Ja, tātad tarificētā likme skolā būs arī tarificētā likme projektā. Ja, tātad šī vienas vienības metodika darbojās, viņa visi ir pazīstama, un arī plānojam, ka tiešām arī mūsu digitālajā rīkā jūs aizpildat šīs darblaika uzskaitas veidlaps, kurās tad parādās pedagoga noslodze konkrētajā skolā un pretī pedagoga noslodze projektā, lai mēs spētu saprast, ka nav dubultā finansējuma risks un nav arī darba likuma pārkāpumu. Ja, tas, kas darbojās labi Pumpurā, to mēs pārņemam kā labo praksi un labo pieredzi. Paldies jums, kolēģi, par jautājumiem. Vai, kolēģi, ir vēl kāds jautājums? Jā, lūdzu, Andrejam, roku pacelt. Jā, labdien, es jau nevaru neuzprasīt kādreiz kaut ko. Vairāk jautājumu. Viens ir par šo te partnerības projektu par latviešu valodas nostiprināšanu. Vai tas nav tā, ka mēs jau gana daudz tur esam ielikuši vienotā skolā, interešu programmas, tātad mazāk tautību konkrēti skolu programmām, vai tur nebūs kārtējā reize, kad mēs to finansējumu, bišķiņ tātad netaupīgi lietojam. Tas ir viens jautājums. Otrs par mentoru individuālu atbalstu. Es jau uzdevu jautājumu iepriekš, jo līdzīgi projekti ir tādam atbalstam jauniešiem arī citās ministrijās, vai tur nevajadzētu precīzi jau tagad sadalīt šīs mērķa auditorijas, ka būtībā mums ir tie, kas ir izglītības iestādēs, un nevis tie, kas tur varbūt kaut kur citur. Kaut kā līdzīgi, lai nebūtu mums pēc tam dubultais finansējums un problēmas. Un trešais, vai slēdzot līgumu, jau parādīsies katrai pašvaldībai tā summa, kas aprēķināta tiek projekta īstenošanai. Un ja tā summa parādās, vai tās aktivitātes būs jānovirza visos
visos 9 darbībās vai arī vairākās. Laikam par daudz jau uzdevu pietiek. Jā, tātad mēģināšu atcerēties. Andrej, pirmais jautājums bija par lasīt, par mazākumu tautībām un partnerības projektiem. Tātad, protams, redzam un zinām, ka šobrīd mums ir šīs iniciatīvas. Tas, kas būs partnerības projektos, tad viņi tiek īstenoti pēc Britu padomes šī pilota projekta. Un šajos te projektos tātad mēs varēsim iesaistīt gan pedagogus, gan vecākus, gan izglītojamos, jo mēs redzam, ka katrā skolā ir atšķirīgas vajadzības pēc tā, un arī bērniem ir dažādu prasmju līmeņi šai te latviešu valodai. Ja mēs saskaramies arī to, ka profesionālajās izglītības iestādēs ir jaunieši, kuri uzsākot mācības pirmajā kursā, gana slikti runā latviešu valodu, un līdz ar to ir izaicinoši apgūt daudzas lietas. Tātad šeit varēs veidot gan pedagoģu mācīšanās grupas, gan izglītot vecākus, cik liela nozīme dzīvojot Latvijā tomēr ir latviešu valodai un arī izglītības ieguvē, un vēl paralēli mācīt šos te jauniešus, ja, to, ko mēs redzam, ka tās var būt gan paudžu sadarbības, lielāks izglītojamais ar jaunāku izglītojumu, kur var iesaistīties arī vietējā kopiena ar savu bibliotekāru, var vēl kaut ko, veidojot šīs te aktivitātes saistošā veidā, tā, ka mēs latviešu valodu vēl vairāk nostiprinam, redzot to, ka mums tiešām arī šobrīd ir skolas, kuras ir apvienotas, un vienā skolā ir apvienojušies jaunieši, kas iepriekš tātad izglītību ieguva krievu valodā, latviešu valodā mācošie bērni, un vēl arī mums nāk šobrīd gan ukraiņu tautības, gan imigranti. Tad, es domāju, ka tas nebūs par daudz, bet varbūt, ka īsākā termiņā mums izdosies sasniegt to mērķi, ko varbūt pa vienam grūtāk ir sasniegt, bet izmantojot vairāk šos pieejamos resursus, varbūt, ka īsākā laikā un labāku mēs varam sasniegt rezultātu. Par mentoriem. Par mentoriem šobrīd ir tā, ka mēs tiešām sadarbojamies gan ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, gan ar Bērnu aizsardzības centru. Redzam, ka ir šīs te mentoru piedāvājums. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai tātad tie ir mentoru atbalsts nītiem, kas ir jaunieši, kas nekur nemācās, nestrādā, ja, kas nav mūsu mērķa auditorija. Tātad mūsu pamatmērķa auditorija uz mentoriem būs tie jaunieši, kas šobrīd nav ieguvuši pamat izglītību, nenokārtojot centralizētos eksāmenus, vai tie jaunieši, ko mēs zinām, mums ir formāli izglītības iestādes vidē, tātad viņš ir visai reģistrēts, bet nereti viņš līdz skolai netiek. Viņš ir grūtāk sasniedzams, un tātad varbūt, ka šos jauniešus mums ir vieglāk sasniegt ar tiem mentoriem, kas ir pieņemti darbā jauniešu centros vai pieņemti darbā pašvaldībā. Jo citreiz mēs zinām, cik izaicinoši ir tā, ka parādās kāds konkrētās skolas pārstāvs un klauvē jaunietim pie durvīm, cik viņi mums reizēm ir asi kā eži un grūti ar viņiem sarunāties. Ja? Tā kā mēs šobrīd meklējam cits risinājums, kā dabūt tos jauniešus, kas formāli skaitās izglītības iestādē, bet līdz viņai netiek. Tas ir pa mentoriem, un Andrej Traus trešais jautājums bija. Jā, trešais bija par to līgumu, vai tur parādīsies tātad šīs summas un vai visas 9 aktivitātes jāveic? Nē, tātad atbildot uz Andreja jautājumu, pašvaldības pašas vai skolas pašas izvēlas, kas ir tās aktivitātes, kurās vēlas piedalīties. Tātad līgumā mēs neredzam to, ka būtu uzreiz ierakstītas konkrētas summas, jo, kā jau es teicu, mums būs vairāk uzsaukumi gan projektiem, gan šobrīd mums ir pieejams finansējums 15,6 miljoni, bet ceram arī uz elastības finansējumu. Ja? Tad nevienā līgumā mēs neredzam, ka būs nostiprināts konkrētas summas un ka mēs ar līgumu nostiprināsim aktivitātes, kuras varbūt pašvaldība pat neplāno veikt. Tātad pašvaldība vai arī profesionāla izglītības iestāde var iesaistīties projektā visa projekta īstenošanas laikā. Tas nav jādara tūlīt un tagad. Ja? Tātad mēs varam izvērtēt katrs savas iespējas, un pašvaldība vai skola var sākotnēji izvēlēties kādu 1, 2 aktivitātes,
un arī tīri no projekta puses mēs redzam pēc tā, kā mums ir salikts laika grafiks, kā mums notiek darbs pie dažādām mūsu aktivitātēm, ka primāri mēs uzsāksim individuālo atbalsta plānu īstenošanu tieši jauniešiem. Ja, tātad tā būs pirmā veicamā aktivitāte, un ka redzam, ka no 2025. gada septembra mēs varētu uzsākt gan šos skolu iniciatīvu projektus, gan partnerības projektus. Tā kā šobrīd ir lietas, ko mēs kā projekta vadības komanda īstenotāji redzam, kas ir procesā, bet arī sākotnēji tā kā nepārslogosim, jo mums tātad sadarbojoties ir jāatstrādā šie dažādie mehānismi, kā tad arī nodrošināt dokumentu apriti un visas citas lietas. Tā kā izvēle, kolēģi, būs jūsu pusē, cik daudz un atvērti jūs esat darīt. Par to partnerības projektu, vai es esmu pareizi sapratusi, ka tur, kur tā kopiena iesaistās, ka tur drīkstēs šos projektus rakstīt ne tikai skolas, kuras ir apvienotas ar bijušām mazākumtautību skolām, vai tās, kas nāk no skolu kopienas? Tātad partnerības projektus izstrādā pašvaldības sadarbība, nevis partnerības, bet iniciatīvas projekts izstrādā pašvaldības sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām. Un partnerības projekti tie ir tie, kuros sadarbojas mazākumtautību skolas ar skolām, kas īsteno izglītību latviešu valodā. Vai bet tas bija Britu, nē, es vairāk domāju to, kas bija ar Britu padomu. Jā, Anna, jūs tātad bijāt kā pilotskola šajā te Britu padomē, jā, tātad jūs esat kā latviešu valodas, mācību valodas skola, jūs esat kā partneris, lai īstenot šos projektus, tātad vienai vismaz ir jābūt skolai ar latviešu valodas apguvi, un otra skola nāk pretī tā skola, kurā līdz 2023. un 2024. mācību gadam tika īstenots mazākumtautību valodā izglītības programma. Jā, šo es sapratu. Tas ir tas viens projekta formāts, bet tur, kur sadarbība ar vietējo kopienu, tas ir iniciatīva projekts. Pareizi. Jā, ar vietējo kopienu. Tur gan drīkst, tur drīkst piedalīties izglītības iestādes. Tur drīkst iedalīt visas izglītības iestādes, kas ir vietējā kopienā. Tātad pašvaldība redz, kādas ir manā pašvaldībā pāraudzības teritorijā manas izglītības iestādes. Pašvaldības zina, kas tad mums ir šis nevalstiskais sektors, kas ir gatavs iesaistīties, un pašvaldība sadarbojoties gan ar izglītības iestādēm, gan ar nevalstisko sektoru, veido šo te skolu iniciatīvu projektus. Ja, te ir sarunas, jau mēs mācam sarunāties gan pašvaldībai ar izglītības iestādēm, gan pašvaldībai ar nevalstisko sektoru. Tātad vienam otru sadzirdēt, ieraudzīt un veidot kopā aktivitātes. Vai, Anna, jums tagad tap skaidrs? Jā, es tikai šo gribēju precizēt, vai tur nav tomēr tās mazākumtautība, bet es saņēmu atbildi. Paldies, Lās. Jā, veiksmīgi. Tad redzu, čatiņā ir vēl viens jautājums. Tātad personai, kas veidos individuālas atbalsta plāns un aizpildīs visas atskaites, atalgojums saņems vai ne. Tiešā veidā no projekta šāds atalgojums nav paredzēts. Ja, šāds atalgojums ir jāmeklē izglītības iestādes pusē, kādā veidā var šo darbu apmaksāt. Tas, ko mēs redzam no projekta, tātad pedagogam, kas nodrošinās gan konsultatīvo atbalstu vai mācību priekšmetā individuālās konsultācijas vai mentoram, par darbu stundās pēc vienas vienības metodikas darba alga tiks samaksāta. Jā, Ilze Cēbere, lūdzu. Jā, labdien, man tad vēl precizējuši jautājums par iniciatīvu projektiem. Vai es pareizi saprotu, ka tos varēs iesniegt tikai sadarbībā ar pašvaldību, vai profesionālās skolas varēs individuāli to darīt sadarbībā ar NVO? Šobrīd mēs neredzam, ka šos te projektus varētu izstrādāt profesionālās skolas sadarbībā ar NVO. Tas, ko mēs vēlamies sasniegt, ka arī pašvaldība ierauga šo profesionālo skolu savā kopienā, un pašvaldība šo profesionālo skolu iesaista šai projekta aktivitātei. Ja? Tātad šeit būtu tas pašvaldības darbs, un tas, ko es saredzu, ka jūs arī drīkstat soļot pie savas pašvaldības un teikt, hei, mēs vēlamies kopā ar nevalstisko sektoru šādā te projektā iesaistīties un šīs lietas darīt. Ja, tas būtu tas ceļš, kāds būtu ejams. Plānojam aktivitātes uz priekšu, saprotam, kāda mums ir katram pieejamie resursi.
jau šobrīd analizējam vajadzības, lai uzsākoties 2025. gadam, mēs spētu iesaistīties visi šī projekta realizācijā. Paldies! Uz izdošanos mums visiem!